Principā cerēsim, ka kopš 1. janvāra nākamā gada mums uzlabos nozares situācija, tāpēc, ka ļoti labi, ka beidzot ar Rīgas domas satiksmes departamentu atbalstu tika pieņemt likums, kā obligāti taksometri tiek jābūt uzstādītāja ierīcī, kas ļauj, taksometru skaitītājs, kas ļauj elektroniski izdrukāt čeku. Pašlaik tā nav, un līdz ar to tas ir ļauj dažiem ļaundariem izmantot to sev par labu, nevis klientu. Kā jūs domājat attiecībā uz tarifiem? Vai esošie taksometru nozares tarifi ir apmierinoši pietiekami, vai viņi ir jāpārskata? Es domāju, ka pašlaik krīzes laiks nav piemērotais tām, lai vispār runāt par kādu tarifu izmaiņu. Jā, mums salīdzinot ar Eiropas, mēs esam Eiropas valsts, mēs esam Eiropa, bet skatoties uz visu Eiropu, ja viņi krietni lielāki. Bet, pašlaik es nedomāju, ka tas ir aktuāli, jā, jo mums uz izdzīvošanu vajag. No taksometru kompānijas puses viss jādara nevis celt tarifu, bet samazināt izdevumu. Vairāk pārskatīt dispečeru dienas izdevumus uz tiem tehniskiem izdevumiem un pārējiem.